Mācītājs kurpnieks. Reiz bijis viens nabaks vīrs, un viņam bijis daudz bērnu. Kad nu sievai atkal bērniņš piedzimis, vīram nebijis naudas, ko samaksāt mācītājiem par kristīšanu. Mācītājs nokristīs bērnus parādu. Bet otrā gadā atkal sievai piedzimis bērns, un atkal vīram nebijis naudas, ko mācītājiem samaksāt. Viņš lūdzies, un mācītājs nokristīs to bērnu atkal parādu. Vīrs aizgājis uz pilsētu un iemācījies pie kurpnieka. Viņš atnācis atpakaļ un sācis strādāt. Vīram sācis iet ļoti labi, un darba tam bijis tik daudz, ka, nepastāv. Vīrs aizgājis pie mācītāja un samaksājis par 2 nokristītiem bērniem un par 4 nekristītiem bērniem uz priekšu. Mācītājs brīnījies, un pat vīrs nevarēja samaksāt par nokristītiem bērniem, un tagad viņš jau samaksājas uz priekšu par bērnu kristībām, kad viņam vēl nemaz nav ko kristīt. Un mācītājs nospriedz, ka kurpnieka amatam vajag būt labākam nekā mācītājiem, ja jau tik daudz naudas ienāk. Mācītājs tūlīt licis uztaisīt lielu kurpnieku izkārtu un uzkāris to pie durvīm. Bet cilvēki jau zinājuši, ka mācītājs nekad kurpnieka amatu nav mācījies un negājuši pie viņa. Bet reiz gājis garām kāds ceļavīrs, kam bijis noplīsis zābakam pazūd. Ceļavīrs pamanījis mācītāju izkārtni, gājis iekšā un sacījis, lai piesitot zābakam uz galvu. Mācītājs arī bijis priecīgs vien pretī un prasījis, kad zābaku vajagot gatavu. Ceļavīrs teicis, ka ļoti ātri mācītājs gribēdams darba devējiem iztapt, iedevis šim savus zābakus vietā, kamēr viņa zābakas aplīsīšot. Mācītājs ņēmis un noplēs zābakam zoli un sācis šūt, bet nevarējis vairs zoles lāga klāt dabūt un sācis griezt zābaku galvu. Griezis, laikojas un tikmēr griezis un laikojas, kamēr sagraizījis visu zābaku un pēdīgi zābakas tilps un zoli vairs palikuši pāri. Ko mācītājs satinis stilbu un zoli papīra. Pats licies gultā iekšā un piesacījis, lai sakot, ka šā nesot mājās. Vakarā ceļavīrs atnāca, sadevis mācītājiem zābakus un prasījis savus rokā. Mācītājs sievai iedevis papīru satītos zābakus un ceļavīrs prasījis, cik būšot jāmaksā. Mācītājs sadzirdis, ka ceļavīrs teiksās maksāt, lēcis no gultas ārā un gājis klāt, bet ceļavīrs jau tins zābakus vaļā. Kā viņš redzējis, ka zābaki sagraizīti, tā paķēra stilbu un tik devis mācītājiem pausi. Tad ceļnieks paņēmis mācītāja zābakus, savus sagraizītos iesviedis kaktā un gājis projām. Un tās reizes vairs mācītājs zābakus nelāpījis un cerīgi sacījis, zābakus tomēr grūtāk lāpīt nekā bērns kristīt.